Ceļš no liela akmens bluķa līdz piemineklim ir garš, bet arī aizraujošs. Pārliecinieties paši! Dzīves laikā mīļiem un tuviem cilvēkiem gribas dot to labāko. Līdzīgi ir arī tad, kad viņi devušies aizsaulē. Tāpēc vēlme godam apglabāt tuvinieku ir pašsaprotama. Par to ir pārliecinājušies Sijā Kantiņi, akmens apstrādes un kapu pieminekļu izgatavošanas meistari. Īstenībā kolektīvs ir šausmīgi tāds atraktīvs, es pateikšu godīgi, jautrs. Kaut gan arī tā nodarbe nav nevas tik tāda jautra un viss apzinoties to, kam tas viss tiek taisīts. Sijā Kantiņi izveidojās 2003. gadā, piedāvājot klientiem kapu pieminekļus, plāksnes, apmales, krustus, kā arī veicot dažādus specpasūtījumus. Atšķirībā no citiem līdzīgiem konkurējošiem uzņēmējiem tirgū, Kantiņi ir pilna cikla ražojoša darbnīca. Mēs esam ražotāji, jo teiksim, līdz ar to mums ir tās elastīgās cenas un viss pārējais pie tā visa. Jo, ja pastāst uz to visu apkārtējo, kas darās, pārsvarā jau lielākā daļa ir tikai uzpircēji. Lielākie konkurenti tirgu ir meklējami Lietuvā, kur akmens apstrāde ir pietiekami plaši attīstījusies. Taču arī Kantiņi rokas nenolaiž un piedāvā klientiem izvēlēties gan prasmīgi apstrādātas melnās skandināvu akmens plāksnes, gan Latvijas krāsaino laukakmeni. Laukakmeņi tas ir tas, kas patiešām ir skaists, viņš ir vienreizējs, un viņš ir praktiski vienā eksemplārā. Ja jūs uzliekat pieminekli no laukakmeni, tad jūs zinat, ka iespējams, ka tāda varbūtība, ka vēl kaut kam tāds ir ļoti, ļoti maza. Lai izgatavotu kādu akmens izstrādājumu, nepieciešams izejmateriāls. Apjomīgi 10 tonu smagi akmens bluķi nāk no Skandināvijas milzu karjeriem. Meistari šeit brauc un izvēlas labākos akmens bluķus, kurus ar prāmi atved uz Latviju. Sākumā Kantiņu meistaru akmens bluķis nonāk ražotnē Biržos. Šeit 3 metru diametrā liela zāģeripa akmens bluķi zāģē plāksnēs. Tālāk šīs plāksnes nonāk uz pulējumās iekārtas, kas akmeni slīpē līdz spīdumam. Tas paveicams mainot 9 dažādas pulējumās galvas, kas satura tehnisko dimantu. Pēc tam plāksnē izgriež vēlamo formu un slīpē kantas. Tajā gadījumā ir nepieciešams pilnīgi gluds piemineklis. Lai panāktu robainas pieminekļa malas, akmeni apskalda. Tālāk akmeņkalim ir jābūt ar spēcīgām rokām. Kad kapa piemineklis ir gatavs, tas paraugu veidā nonāk veikalā Jēkabpilī, kur pircējs var izvēlēties to akmeni, kurš patīk vislabāk. Tālāk akmens pieminekļa ceļš ved uz otru darbnīcu. Kaut arī darbnīca atrodas Jēkabpilī, Kantiņi apkalpo klientus visā Latvijā. Darbnīcā klienti izvēlētiem akmenim top uzraksts, bilde un zīmējums. Burtus vēlamajā šriftā, kā arī zīmējumu sākumā datorizēti izprintē uz speciāla pašlīmējoša šablona. No tā noņem lieko materiālu nost tā, lai paliek tikai vajadzīgais uzraksts. Tad meistars ar kvarca smilšu strūklu vismaz pusstundu šīs burtu vietas pulē, līdz ir skaidri redzams burtu reljefs. Izveidoto burtu uzrakstu iekrāso ar noturīgu krāsu. Pēc speciāla pasūtījuma burtus var arī kalt ar rokas āmuru, kā tas bija pamatā kādreiz, taču šis process ir krietni ilgāks un var aizņemt veselu dienu. Akmenī var iestrādāt jeb uzzīmēt nelaiķu portretu. Akmens meistars ir arī mākslinieks. Viņš attēlu no fotogrāfijas pārzīmē akmenī ar šim nolūkam paredzētu zīmēšanas ierīci, kas atgādina smalku metāla stienīti. Tas akmenī izsit sīkus punktiņus, veidojot zīmējumu. Patiešām ir vajadzīgs, protams, spēks, atbildība un apziņa to, ka tas, teiksim, nav nekāds ne koka gabals, nekas, jo katra kļūda īstenībā ir ļoti grūti labojama. Jo katra nepareiza kustība, teiksim, ar vienu instrumentu ar otru, tas viss gadās līdz tam, ka pārvēršas, ka ir jātaisa viss no jauna. Akmeni kapiņam meistari iesaka izvēlēties vadoties pēc atdusas vietas apmeklējuma biežuma. Ja paredzēts nākt retāk, tad labāk izvēlēties krāsainu akmeni, uz kura būs mazāk redzami senestie smilšu graudi.